Nu, lūk, šodien atskatīsimies atpakaļ vēl 16. martā, bet ne politiskā nozīmē. Šī gadījumā runāsim par izglītību, jo ir dibināta jauna fakultāte. Tika nodibināta Latvijas Universitātes datorikas fakultāte, un tas datums ir 16. marts. Šorīt studijā esam aicinājuši datorikas fakultātes dekānu pienākumu izpildītāju Juri Borzovu. Labrīt! Labrīt! Datori jau mūsu dzīvē ir iegājuši jau sen, un tas jau ir tāds instruments, ar ko mēs esam pieraduši, bet tikai šobrīd ir dibināta šī fakultāte. Kāpēc tik vēl? Tas ir labs jautājums. It īpaši atceramies, ka pirmās atsevišķās datorikas fakultātes Computing Departments Amerikas Savienotās valstīs tika dibinātas vēl pagājušā gadsimta 60. gados. Un arī Latvijā ir gana daudz gan universitāšu, gan citu augstskolu, kurās ir atsevišķas fakultātes, kuras gan dažādi sauc, bet pēc būtības ir šī paša nosaukuma fakultātes. Latvijas universitāte ir liela, kā liela un sena konservatīva, un viņai vajadzēs 6 gadus, lai nobriestu tādam, es teiktu, drosmīgam un atbildīgam lēmumam. Ir tas lēmums pieņemts un no 16. datuma ir. Jūs varat, cienījamie skatītāji, piezvanīt mums. Mums ir telefons 672304 672304. Tiešā ētrā uzdot jautājumus, un es domāju, ka datorika, tā jau ir tā lieta, par kuru var runāt un darboties, un vismaz tie jaunieši un bērni tie pilnīgi apsēst. Man pat liekas, ka viņi jau piedzimst ar kaut kādām schēmām galvā un uztver visu daudz ātrāk. Kā studenti uzņēma šo ziņu par datorikas fakultātu un ka tagad tas viss būs pārstāvēts augstākajā līmenī? Studenti ir studenti, un viņi uzņem dažādi. Es domāju, ka lielākai daļai, un tā arī izskatījās, tas bija pilnīgi vienalga. Un tas arī saprotams, jo nekas jau ļoti diži nemainās. Studiju programmas ir tās pašas, docētāji, tā ir tie paši, telpas, kur notiek nodarbības, tās pašas. Izmaiņa jau ir drīzāk tādā statusā, redzamībā, pazīstamībā, bet ne jau kur citur. Tāpēc es domāju, ka tur sevišķi lielam satraukumam arī nevajadzēja būt. Un turklāt, process, kā jau teicu, bija ļoti ilgs, un tāpēc jau pakāpeniski visi pierada, ka tam kaut kādā brīdī ir jānotiek. Notika tagad. Datorika jau prasa arī to sekot līdzi. Laikam, man liekas, ka datortehnika tā ir tā, kas jau noveco tanī brīdī, kad viņi vēl nav uzražoti, jo jau nāk nākošās paudzes, un tas viss maksā naudu. Kā ir šī brīdī izglītībai cērt nos, zinātnē cērt nos to finansējumu, un te tomēr samērā dārga fakultāte. Kā jūs radāt finansējumu? Šeit papildu finansējums jau nebija vajadzīgs, jo īstenībā viss finansējums bija uz vietas. Jau kopš 90. gadu sākuma pastāvēja nodaļa, datorikas nodaļa, fizikas un matemātikas fakultātes sastāvā. Un vienīgā izmaiņa, ka datorikas nodaļas vadītāja vietā nāks dekāns, tad, kad viņi ievēlēs. Citu izmaiņu jau nav, un līdz ar to nekāda papildu izdevuma tur nav paredzami, un nebūs arī nepieciešama. Mums stipri jāsaka, paveicās ar iepriekšējo gadu diezgan, jāsaka, dāsno valsts finansējumu, kur tagad, protams, kā visur arī apcirpa salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet tas mums ļāva gan iepirkt vajadzīgo tehniku, gan rekonstruēt telpas. Mums paveicās, mēs to izdarījām līdz pagājušā gada beigām. Tagad kādus gadus varēsim dzīvot uz tā rēķina, ko esam izdarījuši agrāk. Mums ir skatītājs zvans. Labrīt! Halo, labrīt! Labrīt! Halo! Halo! Acīm redzot, nav īsti kaut kas ar kontaktiem. Ja jūs zvaniet pa telefonu 672 3047, uzdodiet savus jautājumus un nogrieziet televizoram skaņu, jo tas bieži vien traucē komunikācijā un saprašanā. Tā kā mūsu telefons joprojām 672 3047. Kādas katedras tagad ir apvienotas datorikas fakultātē? 4 katedras kā līdz šim. Programmēšanas katedra, datorzinātnes katedra, diskrētās matemātikas katedra un informātikas mūža izglītības katedra.
Es atļaušos parādīt savu nekompetenci, un kas ir diskrētā matemātika? Tā ir matemātika, par kuru nav pieņemts skaļi runāt? Nē, tā ir matemātika, kas darbojas, teiksim tā, ar veseliem skaitļiem. Tur nav nekādu integrāļu, nekādu diferenciāļu, nekādas nepārtrauktības. Viss ir saskaitāms, teiksim tā, ļoti vienkāršoti. Mums ir telefons zvans. Jā, labrīt. Halo. Labrīt. Jā, lūdzu. Jā, jūs jautājums. Jā. Man jautājums Jurim, mēs ar viņu esam personīgi pazīstami. Man ir pirmais jautājums. Vai grūti bija viņam un viņa komandai izveidot latviešu šriftu datoros? Un otrais, kā var, teiksim, pāriet no viegli no 10 pirkstu sistēmas uz tastatūras uz kirillicu? Paldies. Jā. Pirmā jautājuma daļa ir samērā viegli atbildama. Te mans sens kolēģis atgādina vēl 80. gadus, kad vēl nemaz atmoda nebija jūtama, bet bija laiks, kad bija jāizdomā, būs tāda latviešu valoda datoros vai vispār nebūs, un tur bija dažādi jautājumi jāatrisina. Viens no tiem, protams, kā izskatīsies lūk šī te tastatūra, jeb citi saka klaviatūra, vai bija grūti. Sevišķi grūti jau nebija, bet tas bija nopietnas pētījums. Mums bija jānoskaidro, kuras burtu kombinācijas latviešu tekstos ir visbiežāk blakus, visbiežāk lietotās. Tieši tā. Tam mums palīdzēja jau agrāk Zinātņu akadēmijas paspārnē izdot latviešu valodas biežuma vārtnīca. Tad, kad šis bija izdarīts, plus vēl, protams, tur bija jāņem vērā vairāk citi apsvērumi, teiksim, lai ritms būtu, lai rokas kustētos te viena, te otra, un vēl vairāk šādas lietas. Pēc tam jau tā izvietošana arī bija ne tik vienkārša, bet to mans kolēģis, Kalnrozes kungs izdarīja perfekti. To mēs iztaisījām. Joprojām tas ir Latvijas valsts, arī tagadējās valsts standarta rangā, diemžēl netiek lietots. Tā dzīve. Pabeidzot datorikas fakultāti, kādas tad ir perspektīvas, kāda ir specialitāte un ko tad absolventi darīs? Absolventi darīs to, ko būs samācījušies. Virzieni ir dažādi. Specialitātes tad, kas tā ir par profesiju? Pirmkārt jāsaka, ka tur ir 4 līmeņi. Ir tā saucamais profesionālais jeb koledžas līmenis pēc pirmiem 2 gadiem. Latvijas universitātes, starp citu, vienīgā, kas pēc 2 gadiem izsniedz pirmo augstākās izglītības diplomu, un tur ir 2 iespējas. Vai kvalifikācija programmētājs, vai kvalifikācija datortīkla administrators. Pēc tam students var turpināt uzreiz, bez kaut kādiem eksāmeniem, ja vēlas studēt 3. un 4. gadu, kas ir datorzinātņu bakalaura programma. Tur ir 5 virzieni. Datorzinātne, teiksim, tāda ļoti teoretizēts, matematizēts virziens. Programma inženierija, kas, īstenībā tāda gruntīgi programmu sistēma izstrādātāji, informācijas sistēmas, kas vairāk ir tādi kā uzturētāji šo sistēmu. Informācijas tehnoloģijas, kas ir padziļināts to pašu tīklu virzienu attīstījums, un tad pavisam jauns 2. gadu tikai mēs attīstam šo virzienu, kas saucas datoru inženierija, kas nozīmē jau stipri ar tā saucamiem dzelžiem saistītas lietas. Tur mēs attīstam robotiku, sensoru tīklus, ļoti strauji attīstoši virziens šobrīd pasaulē. Noslēdzot mūsu sarunu, tad es saprotu tā, ka absolvents to galējo līmeni pabeidzot ir jau kvalificēts darbam Silikona ielā. Mūsu maģistri noteikti, un pie tam es teiktu, ka mums tur kāds 10 jau strādā.
Tā kā tas nav nekas jauns. Nekas jauns. Paldies, ka radāt šorīt laiku atnākt, un, protams, ka datori šobrīd nosaka lielāko daļu mūsu dzīves. Es ceru, ka galīgi visu dzīvi nepārņems, un ka cilvēkam vieta ar vēl paliks. Paldies. Studijā datorikas fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs Juris Borzovs, bet pēc īsa mirkļa mēs turpināsim sarunu par izglītību un aicināsim studijā izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāju Agritu Grozu.